Ja? Labdien! Prieks jūs aicināt šajā diskusijā par kokiem pilsētā. Par kokiem šeit ir uz šīs skatuves šo 2 dienu laikā jau ir runāts diezgan daudz un daudz pieminēta un apspriesta, un mēs arī parunāsim vēl dziļāk par to, tagad fokusējoties tiešām uz kokiem, kā viena no būtiskiem pilsētas zaļās infrastruktūras elementiem, parunāsim par to lomu, kāda ir kokiem pilsētā, par iespējām, izaicinājumiem un varbūt arī par kaut kādu attieksmes maiņu, kā mums uz kokiem skatīties pilsētā. Un cerams, mums pietiks arī laika diskusijai iesaistīt klātesošos un tiešām tādu kopīgu mēģināt veidot izpratni par to, kā skatīties uz kokiem. Un es gribēju nedaudz atsaukties uz atvēršanas diskusiju šajā teltī, kas mums notika vakar, un tur bija tāda sabiedrības vietējās telts sabiedrības aptauja ar Mentimeteru palīdzību, un arī izcēlās par tiem, kas tie galvenie elementi, kas veido zaļu pilsētu, un, protams, koki izcēlās kā viss tas lielākais un nozīmīgākais elements. Bet vēlāk diskusijās arī parādījās tāda, tā kā nedaudz vīpsnāšana par tiem, ka, zaļa pilsēta jau nav tikai koki, protams, ir arī zaļu pilsētu veido daudz kas cits, taču tomēr kokiem ir liela nozīme, un tur rāda arī dažādi pētījumi, kad koki varbūt ir pat visi tie vai daudz funkcionālākie zaļās infrastruktūras elementi, kas rada ļoti daudz, kas, ļoti lielu pienesumu pilsētai. Un, gatavojoties šai diskusijai, vēl pirms es biju sākus gatavoties, es tā kā iepriekšējā dienā, nejauši atverot LinkedIn, un izlec šāda skaista bildīte. Es domāju, tā varētu noderēt man diskusijai, un tad es palasīju to tekstu, kas bija blakus, un es sapratu, ka tas ir tā kā tieši priekš manis uzrakstīts, priekš manis diskusijas. Viss, pa ko es gribēju tur šeit ar jums parunāt. Un, ka tas ir jau kā viens no visefektīvākajām pilsētas dzēsēšanas tehnoloģijām, kas mums jau ir kopš pilsētu droši vien pirmsākumiem izmantots. Un ne tikai koki mums palīdz arī attīrīt gaisu, regulēt lietus ūdeņus, uzturēt bioloģisko daudzveidību un patīkamu ārtelpu. Un kas ir būtiski, kad tieši klimata pārmaiņu kontekstā tas arvien vairāk tiek atzīts, ka koku vainagu klājumu palielināšana pilsētās tas vairs nav tikai izvēle. Tas jau ir kļūst par būtisku daļu no pilsētu infrastruktūras. Un vēl kas arī tika minēts, ka koku vērtības slēpjās pilsētās ne tikai to skaitā, bet arī to tādā strateģiskā izvietojumā. Jo, kā savstarpēji saistītā zaļā tīklā, kas tad maksimalizē visu to koku sniegto ekosistēmu pakalpojumus visā pilsētā. Un tas ir tas, ko es izlasīju no LinkedIn. Bet tas bija būtībā tas pats jau, kas bija jau ieprogrammēts šīs diskusijas tā kā saturā. Un tad apkopojot te tāda skaista ilustrācija, kas arī balstīta uz tādiem zinātniskiem avotiem par visiem to funkcijām, kā koks darbojās. Tas nav tikai protams, tā nav tikai estētika, un tā arī nav tikai ēna, jo koks gan tā pati ēna dzesē, gan gaisu, gan virsmu, kā mēs arī vakar diskusijās par karstuma tika uzsvērts, ka tas efekts ir gan uz to virsmu, gan uz to, ka tu paši. Un virsma ir ne tikai tā virsma, bet arī mēs paši. Un līdz ar to dzesē
dzesējot cilvēka ādu, tieši tas rodās tas vēsuma sajūta, jo, kad tu neuzkarsti pats. Bet arī vienlaikus koki caur iztvaikošanu dzesē gaisu un piesaista piesārņojuma daļiņas, piesaista oglekli, uztver lietus ūdeņus, uztur dabas daudzveidību, piesaista augsnes ūdeni un barības vielas un samazina lietus notecis tādā veidā, mazina plūdu riskus. Un tas viss ir kā koki darbojās pilsētas ekosistēmā. Un vienlaikus caur to, un ne tikai caur to, tie veido arī ļoti būtisks ieguvums cilvēku labbūtībai. Un arī tur ir apakšā daudz nopietnu zinātnisku pētījumu, kas pierāda, ka tiešām koki un pilsētas zaļā infrastruktūra būtiski ietekmē cilvēku veselību, gan tīri fizisko veselību, samazinot sirds slimību, insultu, astmu gadījumu skaitu, mazina stresa līmeni un trauksmi, rosina uz fiziskām aktivitātēm. Ja mums ir parki, mēs vairāk dodamies ārā, kustamies, varbūt dodamies skriet un uzturēt sevi labā formā. Un, tad arī, tā kā gan fiziskā, garīgā, mentālā veselība un visāda veida labbūtība, un arī tiek minēts, ka koki palielina nekustamā īpašuma vērtību. Es nezinu kā, par to mēs varbūt vēl padiskutēsim, jo par to vienā no iepriekšējiem semināriem bija tā kā komentēja, ka tā gluži nav, jo brīžiem atkal koki var būt apgrūtinājums. Un, tas ir kā mēs redzam to koka lomu, un tad parunāsim par to, cik tad svarīgi mums ir to koku tajā pilsētā dabūt iekšā arī tur, kur varbūt viņi ir, kur viņi tieši pietrūkst. Un tad par to mēs kopā parunāsim. Mums ir interesanta sarunu dalībnieku komanda. Mums ir viens arborists, kokopis, Nils Raubens no Rīgas mežiem. Tad mums ir ainavu arhitektes, Ieva Zicmane no Cēsu pašvaldības un arī pēc izglītības ainavu arhitekte Zāne Verika, bet pārstāv Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi. Un mums ir Jānis Ušķa, teritorijas attīstības procesu vadītājs Rīgas pašvaldībā, un arī no Valmieras Līga Bieziņa, arī teritorijas plānošanas speciāliste un sabiedrības iesaistes speciāliste. Tā kā tāda mums ir jauka kompānija. Un tad sāksim, ķersimies, vērsim pie ragiem, bet varbūt ne uzreiz pēc no tāda smagā gala, bet tādu iesildīšanās jautājumu, varbūt kāds ir jūsu mīļākais koks? Tas var būt gan kā suga, gan kā varbūt kaut kāds konkrēts koks konkrētā vietā. Varbūt kāpēc, bet tā pavisam īsi, lai mēs neaizrunājamies. Sāksim ar Zani. Es gribētu minēt zviedru pīlādzi. Tieši dēļ tā, ka viņš ir pilnvērtīgs koks, bet salīdzinoši neliela auguma, 7-8 metri, ar lielu dekorativitāti, ir gan ziedi, gan augļi, kas, protams, arī uzreiz nosaka kaut kādus parametrus, kur viņu drīkst projektēt, kur ne. Viņam ir lieliska pilsētas izturība. Un tas, kas man šajā gadījumā ir būtiski, man liekas, ka tas ir tāds ļoti labs koks, kas varētu kalpot ne tikai pilsētas struktūrā, kur viņš jau šobrīd tiek projektēts, bet arī kontekstā ar kultūras mantojumu, jo viņš ir neliela auguma, bet tāpat laikā viņš nav pārmoderna šķirne, kas kontrastē un nepiestāv šim vēsturiskajām apbūvēm. Tāpēc es šoreiz izvēlējos šo koku. Paldies. Ieva?
Tā man kā ainavu arhitektei, praktizējošai kaut kādā mērā, kā kokus vērtējošam speciālistam, kaut kādā mērā ir ļoti grūti izvēlēties mīļāko koku. Tādēļ man tā atbilde virzīsies uz tādu vispārināto versiju par to, ka mana sirds iedegās redzot tādu lielu, varenu, ainavisku koku tajā savā vidē, kur viņš ir, un viņš spēj pastāvēt un stāvēt pāri videi. Tikpat labi tā var būt gan lauku vide vai arī, piemēram, pilsētvide šajā diskusijas kontekstā. Un tā varenība, jā, un tā struktūra, protams, jāpiebilst tam kokam jābūt koptam. Un tad, kā tas ir spējīgs pastāvēt. Jā, un tad, ja pa sugām, tad parasti var novērot arī, piemēram, cēsu kontekstā, ka tas ir ozols, vietām arī gobas, kas vēl palikušas nenokaltušas, jo tā slimība tomēr ir. Un arī pa kādam osim vai arī pat bērzam, jā, kas spēj radīt tādu varenību, ka vienkārši tu nostājies un esi maziņš. Un, jā. Ko teiks kokops par? Jā, nu, tā kā apsaimniekojam Rīgas parkus, tad man daudz koki ir mīļi, bet gribēju izcelt tādu vienu, kas ir Kanādas papele. Viņai ap 100 gadiem kaut kur varētu būt plus mīnus. Viņa aug Pasteikalna apstādījumos, netālu no Brīvības pieminekļa. Viņai ir interesants fakts, ka viņas augšanas laikā, kaut kur aptuveni pirms 40 gadiem, bija izaudzis ļoti liels zars, kurš noliecās līdz zemē un saskārās ar augsni un sāka sakņoties. Pēc tam kaut kādā laika periodā šo zaru nozāģēja, no tā mātes koka, ja tā var teikt, un viņš kļuva par atsevišķu koku. Tagad tur ir 2 Kanādas papeles. Tā kā, jā, interesants fakts. Līga? Nu, man no tāda cilvēciskā viedokļa nav tik tāds profesionāls, dziļi izvērtējot pilsētvides aspektus, bet jau no mazotnes es kādreiz domāju, tad, kad es izaugšu liela, tad es dzīvošu tur, kur aug priedes. Un tā tas arī ir. Priedes joprojām ir mans mīļākais koks. Un pilsēta vidē Valmierā priedes, tas nav pilsētas tipiskākais koks, bet varbūt jā, tie koki asociējas ar priedes, asociējas ar atpūtu, ar tādu relaksējošu atmosfēru. Un tad, kad priedes ir tūmā, tad arī man kā cilvēkam ir laba sajūta. Un tā. Jā, sveiki visiem. Man tāpat kā Nilam arī vairāk mīļie koki, bet es izcelšu to slaveno sarkano ozolu, pa ko ziņās šad un tad runā. Viņš man netālu no darba ir, es viņam diezgan regulāri garām eju pie Rīgas centrāla tirgus. Un tas tāds koks, ar ko viņš ir interesants, ka viņš tika pārstādīts. Tas ir 60 gadus vecs koks, kuru pārcēla aptuveni 200 metru tālāk no tās vietas, kur viņš oriģināli auga. Tāda liela operācija bija, tur 50 tonnas svērts, viss pasākums, tramvaju vadi un restīvi diezgan sarežģīti tādā ļoti blīvi apbūvētā, izmantotā pilsētas daļā veikt šo te procedūru. Bet, kas man priecēja, ka tas koks lieliski iederās tajā jaunajā vietā, kur viņš šobrīd ir. Tas bija tāds pārbūves projekts Radziņa krastmala un Lastādijas iela, un tur izveidoja tādas bijušās stāvvietas vietā tādu nelielu laukumu, kurš ir diezgan apzaļumots. Sastādīja vairākus kokus, bet tur centrālais elements ir tieši šis sarkanais ozols. Un, viņš lieliski tur iedarās, un, manuprāt, arī simboliski viņš parāda to, kāda vērtība ir kokiem jau esošiem, lieliem kokiem ar vainagu. Viņš izceļās uz šo pārējo koku fona. Viņam tur ir vieta, kur izplasties. Un reiz arī tas simbolizē varbūt tādu tā kā pieejas maiņu, kur tajā brīdī, kad mēs izbūvējam infrastruktūru, mēs saskaramies ar kaut kādām problēmām, kas ir, pieņemsim, tur, mums jāatbrīvo ir vieta, tur jālikvidē koks vai kas tamlīdzīgs, tā pieeja nedaudz mainās. Un ir situācijas, kad ir tiešām vērts ieguldīt līdzekļus un šos te kokus saglabāt. Paldies! Ļoti iedvesmojoši koku stāsti. Tad sāksim runāt par tā kā jau vairāk no tādu pilsētu plānošanas viedokļa. Sāksim ar ielu.
tu esi no Cēsī, mēs esam Cēsīs, un diezgan labi zināms fakts, ka Cēsis ir ļoti zaļa pilsēta, mēs to redzam visapkārt, bet tāpatās arī mēs šeit jūtam, ir vietas, kur ir karsti, mūsu karstuma salu kartes arī uzrāda diezgan izteiktu karstuma salu tajā pašā vecpilsētas daļā. Kā tavuprāt, vai šeit pilsētas centrā vai publiskajā ārtelpā būtu nepieciešams Cēsīs vairāk koku? Un, ja jā, tad kāpēc? Un, vai varbūt arī izaicinājumi, kas ar to ir saistīti? Atbildot uz jautājumu, vai būtu nepieciešams vairāk koku, tad atbilde ir jā. Jo mēs to varam skatīties no vairākiem aspektiem. Pirmkārt, apsaimniekošanas organizēšanā mēs redzam, ka Cēsis kā sena pilsēta, arī koki līdz ar to ir daudz seni un notiek visādas bīstamības epizodes un kaut kā lūšanas epizodes, un ir koki arī tiek nozāģēti vai arī kādi jaunāki arī nokalst, un skaidrs, ka mēs uzturam to zaļo infrastruktūru, un mēs stādam un stādīsim vēl kokus, jo vienkārši uzturam to. Otrs ir šie karstumsalu dati. Un tas izgaismo, ka tieši centra daļā ir nepieciešams meklēt risinājumus koku skaita palielināšanai vai vispār zaļā tīklojuma uzturēšanai, papildināšanai. Un no praktiskās puses to mēs īstenojam, jau tagad īstenojam ar frāzi projektēšanas uzdevumā. Meklēt iespējas jaunu koku stādījumiem, un tas ir neatkarīgi no ielas laukuma vietas, kur tiek izstrādāts jauns projekts, ka šī te frāze ir. Mēs no pašvaldības puses jau nenosakam konkrētu skaitu vai kā, bet uzdodam speciālistiem to risināt. Jūs plānojat arī, piemēram, Rīgas ielā dabūt kādu koku iekšā, vai varbūt vēl tajā Rožu laukumā, kur ir viens koks? Rožu laukuma jautājums un rožu laukuma apzaļumošanas un ēnas palielināšanas jautājums ir aktualitāte jau vairākus gadus. Mēs risinājumus veidojam, varianti ir. Es domāju, ka mēs sagaidīsim kādu apzaļumojumu papildināšanu. Protams, kultūra vēsturiskais mantojuma konteksts ir ļoti būtisks un ietekmējošs, bet mēs to risinām, un tā ir aktualitāte. Jā. Nu, par to mēs vēl parunāsim. Nonāksim arī līdz kultūra vēsturiskā mantojuma kontekstam. Bet es gribētu Jānim tālāk pajautāt, jo mums arī mūsu dati rāda, ka Rīgā karstumsalas tas ir nopietna problēma. Tas arī tik daudz jau aprunāts vakar diskusijās. Un, tas ir gan vēsturiskais centrs, gan arī tālāk no centra esošas teritorijas, tīpaši industriālā apbūve, lielu veikalu teritorijas. Mums dati rāda, ka skolas, kur ir tie lielie sporta laukumi, ir arī viena no problēmu vietām. Kā Rīga plāno ar šo jautājumu, kā to risināt šo problēmu? Jā, pēc tiem datiem jāsanāk, ka Rīgā ir aptuveni 20% no teritorijas, 5. daļa aptuveni ir karstumsala. Tas ir skatoties uz visu pilsētas teritoriju. Un, tas, kas mums ir identificētas vietas, kuras mēs redzam par problēmvietām, kur šīs problēmas koncentrējas. Respektīvi, tās ir vietas, kuras mums vajadzētu risināt, arī domājot tostarp par karstuma mazināšanu. Tā mūsu pieeja, ja mēs skatāmies uz priekšu, tad mēs saprotam, ka vajag kaut kādu strateģisku bišķiņu skatījumu tam visam, un mēs šīm problēmvietām, jeb tām vietām, kuras tad uzkarst, mēs redzam, ka ir jākoncentrējas, ar kaut ko ir jāsāk, un ir jākoncentrējas uz tām, kuras ir aktīvi izmantotas pilsētas daļas. Šajā gadījumā mēs ar to, kas ir aktīvi izmantot, saprotam vietas, kur ir augsts iedzīvotāju blīvums un augsts darba vietu blīvums. Tad mēs varam diezgan ticami pieņemt, ka šajās vietās ir augsta iedzīvotāju vai vienkārši cilvēku koncentrācija gan pa dienu, gan pa nakti.
Un tās būs tās vietas, kurām mums vajadzētu primāri koncentrēties. Un kādā veidā mēs to varam izdarīt? Ir dažādi risinājumi, kuriem ir bijuši līdz šim. Tas ir arī līdzīgi, kā kolēģi no Cēsīm teica, kur tā kā skatās, kā esošajos projektos ietvert šo zaļināšanas komponenti, kas noteikti ir viens no tādiem efektīviem veidiem. Dunduri. Principā tās ir, mēs skatāmies, ka tā ir nepieciešams veikt ielu zaļināšanu. Primāri raugoties no pašvaldības īpašuma viedokļa, ielu zaļināšana, tie ir dažādi arī laukumi, arī teritorijas pie pašvaldības ēkām. Tās ir vietas, kur mēs varam izpausties, un arī vietas, kur cilvēki apgrozās. Un tad tur mēs runājam par šiem zaļajiem risinājumiem. Tā var būt pamatā jauna apstādījuma veidošana, jaunas dobes, krūmu stādīšana, koku stādīšana un tā tālāk. Mēs raugamies vairāk uz šiem dabā balstītajiem risinājumiem pamatā, kur arī varētu ilgtermiņā kalpot, ne tik daudz varbūt tās uz tādiem vairāk mākslīgiem. Tā kā mēs sākam ar tām vietām, kur daudz cilvēku apgrozās. Primāri tas ir Rīgas vēsturiskais centrs. Un skatāmies, kā esošajos un plānotajos projektos arī mēs varam iekļaut šo zaļināšanas komponenti. Un tad tā, ņemot no tāda ilgtermiņa redzējuma plašāk, kā no tāda telpiskās attīstības vai strateģiskās attīstības plānošanas ir domāts īstenot tās Eiropas Savienības prasības, ir tāda dabas atjaunošanas regula, pilsētu plānotājiem labi pazīstama, kas nosaka, ka mums līdz 30. gadam ir jāsaglabā esošais koku vainaga segums un pēc 30. gada pakāpeniski jāpalielina. Zinot, ka daļa koku tiek tomēr nocirsti, attīstoties apbūvēja, samazinās kaut kādas koku vainagu platība neizbēgama, bet iestādot jaunu koku, protams, paiet laiks, kamēr tas vainagu segums izveidojās. Kā ar šo kritisko jautājumu Rīga plāno rīkoties? Jā, tur īstenībā jau nav līdz galam precīzi skaidrs tās prasības. Jo, viņš pasaka, ka pēc 30. gada ir nepieciešams, ka šis koku vainags aug līdz apmierinošam līmenim. Pēdējā mēs nezinām, kas ir apmierinošs līmenis. Mēs zinām to, kas ir kritiski mazais līmenis. Ja? Tas ir 10% šī koku vainaga pārklājums. Un dotajā brīdī Rīga ir 18%. Mēs varētu teikt, it kā ir diezgan ok, bet kas būs tas sasniedzums, to mēs īsti nezinām. Bet līdz ar to mēs neesam tā mērķiecīgi uz šo gājuši un definējuši kaut kādas prasības dotajā brīdī. Bet, principā, jā, es teiktu, ka tas, kā mēs arī pieejam mūsu zaļināšanas plānā, kas ir pavisam nesen izstrādāts šobrīd pirmajā redakcijā, publiskajā apspriešanā, tad tur mēs koncentrējamies, kā jau iepriekš teicu, uz tām aktīvi izmantotajām teritorijām, kur daudz cilvēku, un arī šajā direktīvā viņi tieši izceļ tās teritorijas, kas ir šie urbānie klāsteri, respektīvi tā ir aptuveni pusi no pilsētas teritorijas, kur tad šim pārklājumam vajadzētu saglabāties un potenciāli augt. Tie ir šie projekti, ko es minēju, tad attiecīgi arī pamazām šis koku pārklājums var attīstīties un augt tālāk. Protams, būtisks jautājums, manuprāt, visā šajā kontekstā ir tas, ko mēs darām ar esošajiem kokiem, jo tie ir, viņi jau ir izauguši lieli, viņi sniedz daudz šos ekstrēmus pakalpojumus šodien. Manuprāt, vismaz Rīgas gadījumā tur ļoti daudz jautājumu, kādā veidā mēs varam sakārtot šo uzturēšanas jautājumu tā, lai viņiem būtu labi augšanas apstākļi un viņi varētu veiksmīgi augt tālāk, sniedzot mums šos pakalpojumus. No otras puses arī, ja mēs raugamies no tādas plānošanas viedokļa, tad tur ir jautājumi par to, cik daudz pašvaldības teritorijas ir iekļautas šajā potenciālajā zaļajā pārklājumā. Respektīvi, ir tādas teritorijas, kuras pēc teritorijas plānojuma ir paredzētas apbūvēji, bet faktiski viņas ir zaļas dotajā brīdī. Jā. Līdz ar to arī šeit ir tāda nepieciešamība, ko mēs esam identificējuši, noteikuši pašai pašvaldībai vēlreiz iziet cauri, inventarizēt savus īpašumus, paskatīties, kuri no šiem īpašumiem sniedz mums šos ekstrēmu pakalpojumus un kurus īstenībā varbūt tās mums nav nepieciešams apbūvēt, ja mēs skatāmies pa mūsu pašu bilanci. Un, protams, tad ir dažādi veidi, kā mēs arī varam veicināt un ietekmēt šos privātos īpašniekus, saglabāt vai iekļaut kokus savā infrastruktūrā. Jā. Izskatās, Rīga ir nopietni par šo vismaz sākusi domāt, kā ir ar Valmieru.
Līga, varbūt var noreflektēt par šo un arī par to, tā kā tu esi arī sabiedrības iesaistes speciālisti, kā Valmiera organizē sadarbību ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem zaļākas pilsētas veidošanā, tā skaitā koku stādīšanā un uzturēšanā, jo viens ir, ko pašvaldība var darīt savās zemēs, bet to jau nepietiek, mums vajag arī iesaistīt pilsētniekus. Tieši tā, jā. Valmiera līdzīgi kā Valmierai, līdzīgi kā Cēsim un kā Rīgai, šobrīd arī pirmajā redakcijā un publiskajā apspriešanā mums ir tematiskais plānojums Valmieras valsts pilsētas zaļās infrastruktūras attīstības plāns. Patiesībā ar šī plāna tapšanu jautājums par zaļo infrastruktūru, par koku nozīmību pilsētu vidē pie mums sāka aktualizēties un nonāca mūsu dienas kārtībā, ikdienā. Un šobrīd par to tiek daudz runāts. Pats tas plāna tapšanas process mums pašvaldības speciālistiem iekšienē ir raisījis daudz un dažādas diskusijas, kur mēs konstatējam, ka mums pašiem ir nepieciešams par šo izglītoties, un mēs ar šo procesu arī augam savā izpratnē par to, cik tā zaļā infrastruktūra ir svarīga un kā to izdarīt, kā to saglabāt. Un saskaras ļoti daudz un dažādas intereses. Ne visam vienmēr ir tajā teritorijā vieta, un tad, kā to sabalansēt. Protams, ka mums ir teritorijas plānojums. Tas arī šobrīd ir tapšanā ar dažādām funkcionālajām zonām un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas ir saistoši. Un šajos izmantošanas un apbūves noteikumos katrai tai funkcionālajai zonai mēs paredzam atšķirīgus nosacījumus. Tā skaitā arī, cik daudz ir pieļaujama apbūve, cik daudz ir zaļās zonas tur pieļaujamas. Un tas, kas savukārt, kā tas saistās kopā ar šo zaļās infrastruktūras tematisko plānojumu, lielā mērā tematiskais plānojums mums ir ar tādu ieteikumu raksturu. Tas ir ļoti pamatīgs pētījums gan par to, kāda situācija ir Valmierā saistībā ar klimata pārmaiņu draudiem, gan ar plūdu riskiem, lietus ūdens aplūšanas riskiem, gan ar šīm karstumsalām, gan ar bioloģisko daudzveidību kā tādu. Un tad ar šo plānojumu mēs mēģinām ieteikumu formā piedāvāt risinājumus. Un tajā pašā laikā tas plānojums kā tāds pētījums un vienlaikus kā vadlīnijas visām šīm vajadzībām mums kalpos iestrādāšanai teritorijas plānojumā kaut kādā mērā. Un arī tad, kad attīsta jaunus projektus, tad mēs to saredzam, ka tas kalpo kā materiāls gan mūsu speciālistiem, uz ko atsaukties par konkrēto teritoriju, konkrēto attīstāmo projektu, kādi tad ir tie zaļās infrastruktūras nosacījumi, kādā veidā attīstīt šo teritoriju, lai tiktu respektētas arī zaļās attīstības vajadzības. Proti, kādā veidā darīt tā, lai mēs sabalansētu šīs te intereses. Un tad stāsts ir par to, ko dod plāns, ja viņš ir tikai uz papīra un kaut kur ierakstīts. Kamēr viņš ir tikai uz papīra, viņš nav sadzirdēts. Tam ir jābūt dzīvam dokumentam gan mums pašvaldībā, dažādiem speciālistiem. Un tā ir, protams, ka liela struktūra pašvaldība kā tāda, gan arī visām iesaistītajām pusēm, kas arī ir ļoti dažādas un ar dažādiem uzskatiem un dažādiem redzējumiem. Un izglītošana un informēšana par šo procesu visā plāna attīstības laikā mums bija tāda būtiska sadaļa. Un mēs izmēģinājām tieši ar šo zaļās infrastruktūras plānu. Tas bija tāds arī, var teikt, es to saredzu kā tādu pagriezienu punktu, kad ka tas nebija vairs tikai tas stīvais sabiedrības līdzdalības process, kur tikai iesūta priekšlikumus un formāli izpilda ministru kabineta noteikumu prasības, bet arī, kur mēs izmēģinājām šīs koprades procedūras, kad kopā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem un attīstītājiem mēs diskutējām par konkrētām dažādām teritorijām Valmieras pilsētā, un arī vienlaikus arī tas bija kā tāds izglītojošs process. To, ka tā izglītojošā sadaļa ir nebeidzama vajadzība, ar plāna apstiprināšanu tas nebeigsies, tas ir skaidrs,
Bet, mums bija svarīgi, ka tajā attīstīšanā mēs iesaistām ne tikai uzņēmumus, kurus vai pilsētas spēlētājus, kurus tas skar, bet arī, kas ir būtiski, ir pašvaldība, kura pozicionē, ka šī tēma mums kļūst aktuāla, un arī ir projektu attīstītāji, kuriem ir svarīgi saņemt šo signālu no pašvaldības, ka mums ir šī šāda pieeja. Un tad, ja nāks privātais pie viņiem kā pasūtītājs, tad viņi zinās jau arī, ka mums ir šāds redzējums, viņiem ir svarīgi arī. Tad mēs savā ziņā tie nav nosaukti kā vēstneši, bet princips tas apmēram tāds ir. Gan caur izglītošanu, gan arī caur nosacījumiem attīstītājiem un uzliekot kaut kādu to rāmi, cik daudz ir jāiestrādā tie zaļie elementi. Jo interesanti par to nedaudz arī vakar diskusijās tika runāts, arī man liekas, taisni Rīgas kontekstā, un kad mēs jau nevaram privātās teritorijās uzlikt kaut kādu, ja privātais attīsta vai būvē autostāvlaukumu, kad tur uzlikt nosacījumu, cik tur daudz būtu jābūt kokiem, vai pieņemsim, mums nav iespējas nekādā veidā tās industriālās teritorijas mazināt tur karstumu salu. Varbūt kā Rīgā tas arī kaut kā tā tie nosacījumi privātajiem strādā uz to zaļā īpatsvara kaut kādu procenta vai koku skaita iekļaušana jaunajos projektos. Tur ir arī šīs pašas minimālās zaļās teritorijas platības. Tas ir standarts, manuprāt, visās pašvaldībās viens no instrumentiem, kādā veidā var regulēt, cik daudz teritoriju tu vari apbūvēt, cik plaši un cik nē. Bet tad jau varbūt arī visādi citi papildus rīki. Rīgas gadījumā, manuprāt, ir šīs stāvvietas arī jāapzaļumo, bet ir runa par šiem caurlaidīgajiem segumiem, kas ir nedaudz cits stāsts. Un tur vēl ir saglabājusies tāda vēsturiska, mūsu skatījumā tāda vēsturiska prasība, kas ir ne tikai Rīgā, bet arī citur, ka šos ūdens caurlaidīgos, respektīvi stāvvietām, publiskām stāvvietām, kur ir noteikts skaits ar automašīnām, kas var stāvēt, tur nedrīkst būt caurlaidīgi segumi. Tāpēc, ka vēsturiski bijušas automašīnas, kurām tur teks, tur eļļas vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad, protams, ka mēs negribam, lai tas viss nonāk augsnē, uzsūcās. Tad mūsu skatījumā tā situācija ir mainījusies, un mums vajadzētu iet uz to, ka arī ūdens var dabiski noticēt no šīm teritorijām. Tas tāpat kā tiem nosacījumi par tiem 20 centimetriem zālē, ka zāles pļaušanai nedrīkst būt garāk par 20 centimetriem. Mums ir noteikumi, kas ir mantoti, un ir daļa cilvēku, kas saredz to kā nepārvaramu šķērsli, bet noteikumi jau ir priekš tam, lai viņi mums kalpot, nevis lai mūs kaut kā, noteikumi ir jāpielāgo situācijai. Bet labi, atgriezīsimies pie kokiem. Mēs jau esam aizslīdējuši jau līdz segumiem un zālē un parunāsim par kokiem, tāpēc tad pievērsīsimies Nilam kā kokopim. Koki pilsētā tas ir liela vērtība. Un tas ir iegūmi cilvēkiem, bet arī, es saprotu, kokam tā atrašanās pilsētu vidē, tas ir diezgan arī liels stress. Tas ir gan apbūve, gan satiksme. Kā jūtās koks pilsētā un kas mums būtu jāņem vērā kopjot vai stādot kokus, lai viņi tiešām arī augtu un dot to maksimālo atdevi un justos labi? Koks pilsētā, neteiksim, ka jūtās ļoti labi. Ir daudz apgrūtinājumu viņam. Tā skaitā tas ir noteikti karstums, kas padara sausu viņam apkārt visu to augstni. Tad noteikti ir salīdzinoši daudz mazāk vietas, kur saknēm izplasties. Vēl arī noteikti ir sablīvēta augsne ļoti bieži, kas atkal samazina skābekļa daudzumu pieeju saknēm. Un tāda viss tā trakākā lieta laikam tomēr kokam pilsētā ir tā būvniecība un apbūve. Tas viņu visbiežāk satraumē un ar ļoti tādām paliekošām sekām, īpaši lieliem kokiem. Ja iet runa par jaunstādītiem kokiem, tad Rīgā tieši parkos mēs aptuveni stādam no 70 līdz 100 kokiem gadā. Bet tā stādīšana arī ir apgrūtinoša, jo
tieši konkrēti parkos ļoti tas izteikts ir tas te kultūras slānis, kur iekšā ir miskaste, bruģis, stikls, viss, ko var iedomāties. Līdz ar to stādot šos kokus ļoti svarīgi ir izveidot kārtīgas stādbedres ar pareizu melnzemi un mēslojumu. Un kārtīgi viņus arī piestiprināt ar speciāliem stiprinošiem stabiem, tā lai viņiem būtu vieglāk šī pirmais posms dzīvē. Un tas pirmais posms pēc stādīšanas, tie 3-5 gadi, ir tas pats svarīgākais, lai koks labi ieaugtos un pēc tam izaugt par lielu kārtīgu koku. Tajā laika periodā ļoti svarīga ir šī laistīšana, kas ir jāveic ļoti regulāri. Tajos pirmajos 3-5 gados mēs to veicam ar tādiem laistīšanas maisiem, kas tiek papildināti ik pa laikam un pakāpeniski šo koku padzirda. Un iet runa par lieliem kokiem un to apsaimniekošanu, tur jau ir daudz sarežģītāk. Pilsētā ir diezgan apgrūtinoši viņus apsaimniekot, jo apkārt ir komunikācijas, ceļi, takas, cilvēki daudz. Tas arī ļoti sadārdzina to koku apsaimniekošanu. Ir vajadzīgi labi speciālisti, ir vajadzīga tehnika. Un, tāpēc, ja ir iespējams, tad labāk šos te kokus kopt jau ir tajā jaunajā stadijā, kad viņi ir vēl jauni līdz gadiem 20. Tad ir tas ideālais laiks, jo tad arī viņus mazāk satraumējam mēs, jo tad tās rētas, kuras mēs uztaisam kopjot, viņas aizdzīst. Bet, ja mēs taisam šādus lielus griezumus jau lieliem, veseliem, milzīgiem kokiem, tad pastāv potenciāli iespēja, ka tur ir iemesties iešā kādas slimības un novainot to lielo koku. Vēl mēs esam pasākuši pēdējos gados darīt tā, ka mēs, ja arī koks ir jānozāģē, kas ir, mēs cenšamies nonākt līdz tam, lai tas nebūtu jādara, bet, ja tomēr tas ir jādara, tad mēs cenšamies atcelt šādus tā kā stumbeņus, kas ir koks bez zariem, bet viņš joprojām pilda to savu ekoloģisko funkciju, kā piemēram mājvietu putnam vai kādiem kukaiņiem. Nesen mums bija gadījums, ka mūsu kanālā iekrita 100-gadīga apse, ko mēs arī vilkām ārā. Tas arī bija vesels notikums. Visu dienu mēs to darījām. Ļoti sarežģīti apstākļi bija, jo bija ļoti liela nogāze un, protams, koks ir milzīgs. Dabījām viņu ārā, viss kārtībā, un pēc tam arī atstājām turpat blakus šo te koka stumbra daļu, kā tādu piemiņu par to, ka viņš tur bijis. Un līdz ar to viņš arī pilda to ekoloģisko funkciju, kā mājvietu kukaiņiem, ko tam līdzīgi. Jā, tā kā mums koki vērtība visādās dzīves stadijās. Es gribēju... bet tajās... vai ir vērts mēģināt dabūt iekšā koku tādā riktīgi, starp, tā kā šeit Ceisīs, piemēram, Rīgas iela, tāda šaura, blīvi apbūvēta. Tur ir izredzes vai... Noteikti, kad ir izredzes, vienkārši ir jāizvēlās pareizās sugas. Un, ja ir tiešām tik blīvi, kā piemēram tas ir asfaltā vai bruģi ielikts tas koks, tad tur ir, kā saka, ļoti jāieguldās. Tur apakšā ir jāuztais vesels pīrāgs, kas to koku pabaros un viņi tās saknes noturēs tajā vietā, jo radīs vietu tām saknēm, kur augt. Tas nav tā, ka vienkārši šeit izrakt bedrītu un ielikt. Tur vajag tiešām jau tāds ir visādas jau tehnoloģijas, ko izmanto jau Rīgā. Konkrēti labie koki ir likuši pie cirka. Es redzēju, viņiem bija tāds ļoti labs projekts, kur viņi būtiski ielika asfaltā šo te koku, uztaisot tur apakšā tādu, tā arī viņi sauc par pīrāgu, kur iekšā ir viss nepieciešamais, lai viņš varētu izdzīvot. Un tad vēl ir tādās vietās arī kultūras mantojums, izaicinājums, jo ir vēsturiskās ēkas, un tad jautājums Zanei, kā tu saredzi tos izaicinājumus saistībā ar koku stādīšanu vai saglabāšanu. Citos gadījumos tas pat nav jautājums par stādīšanu, bet saglabāt esošos kokus un to ietekmi uz vēsturisko apbūvi, kādi tie izaicinājumi, varbūt arī kādi tie risinājumi, kā mēs maksimāli varam saglabāt to, kas mums ir, un kuros brīžos mēs dodam iespēju kokam, un kad tas varbūt nav no tādu, kā izvēlēties, kam par labu. Ja mēs sākam par tiem kokiem, kas jau ir kultūra vēstures mantojuma būs ēkas tūmā, man liekas, ka
būtiski pieņemt, ka šajā gadījumā nav tāds standarta variants. Koks tādā attālumā ir sakņu sistēma, viņš šobrīd bojā šo vēsturisko ēku. Jāņem vērā, ka šajā gadījumā visticamāk tās ēkas un būvs attiecības jau ir 10 vai 100 gadus ilgas, un gan jau, ka viņi ir atraduši viens ar otru savu sadarbību. Protams, vienmēr ir atsevišķi gadījumi, kad ir jāizvērtē gan kokobu, gan būvkonstruktoru situācija, bet šis nav tāds standarta kritiskās skatījums. Un tad savukārt, ja mēs skatāmies, kā zaļināt vēsturisko apbūvi, ir dažādi pilsētas struktūra. Piemēram, Rīgas vecpilsēta varbūt būtu tas smagākais piemērs, bet citu pilsētu, tā skaitā Cēsu pilsētā, es skatos vecpilsētā, ir jāmeklē tās nišas, tie robi tanī ielas apbūvē, un man šķiet, arī tas ir arī vēl darbs ar sabiedrību, jo ir stāsts arī par zemes piederību. Ja, piemēram, šajā vietā ir tā niša un otrā pusē privātais zemes gabals, tad sadarboties un varbūt vienu tūju aizstāja ar koku, liela izmēra koku, kas pēc daudziem gadiem, bet kaut kādā brīdī viņš nesīs to ēnu un atvēsinājumu gan tam privātajam zemes gabalam, gan tā ielai, jo vainags ir pietiekami liels. Bet vēl attiecībā uz teritoriju plānotājiem Rīgā un citur, es arī esmu praktizējuši ēnu arhitekts. Es gribētu teikt to, ka protams, ir nosacījumi, kā mēs veidojam un zaļinam šo pilsētu, bet ir viena būtiska lieta, ko mēs nevaram aizmirst, ir vietas identitāte, un viņi atšķirās gan pa pilsētu rajoniem, gan arī vecpilsētājiem. Viņš ir būtisks. Un, ja mēs skatāmies tos risinājumus un sortimentu, tad mums ir skaidrs, ka vecā apbūve ir citu sajūtu un citu vizuālo kodu, un mēs viņu nevaram uztaisīt ar tieši tādiem pašiem rīkiem, kā mēs kādu jauno rajonu zaļinam. Protams, vēl arī viena no lielām izaicinošām lietām ir vēsturiskajā apbūvē ir skati, kas daudz kur ir mainījušies. Ja mēs skatāmies paskartes, tad bieži vien mēs kādu pili redzam daudz klajāku. Šobrīd mēs viņu arī tādu neredzam, bet to mēs pieņemam, kā laiks ir gājis, un šeit ir priekšā izaudzis dižkoks. Bet, ja mēs plānojam jauno apzaļojumu, mums ir jāskatās arī šādā kontekstā. Mēs nevaram aizstādīt galvenās parādes, fasādes un principā ietērt to koku zaļā mākonī, jo viņš to ēku zaļā mākonī, lai arī viņš dod tos procentus pilsētē, bet tur jābūt tai sadarbībai, lai arī tā kultūra mums nepazūd. Jā, tad varbūt arī pārējiem jautājums par šo, tā kopumā varbūt diskusijai, kā tam mums izvērtēt tos svaru kausus salikt, ja mums no vienas puses mums ir koks kā estētika, tad ir koka sniegtie ieguvumi cilvēku veselībai. Tad mums ir autostāvvietas, kas ir vēl izaicinošs jautājums, vai mums atdot vietu kokam vai saglabāt autostāvvietu. Un vēl ir kultūra vēsturiskais mantojums un jautājums par kaut kādu pilsētas arhitektonisko tēlu, kā jums šķiet, kā tā ir svaru kausi, kurā virzienā, kā to būtu vērtēt un kā izšķirties, kurā situācijā, kā rīkoties. Jāni? Jā, man liekas, tur ir vēl viens spēlētājs. Ir inženieru komunikācijas. Jā. Gan pazemes, gan tās, kas pa gaisu iet, bet tās, kas pazemē, tās ir visproblemātiskākās. Vismaz Rīgas gadījumā, jo kā jau iepriekš teicu, tur, kur ir tā karstumsala, ir tur, kur ir blīva apbūve, un tur blīva apbūve, tur ir daudz cilvēku, un tur mums reāli ir vajadzīga šī papildus infrastruktūra, respektīvi koki, bet tur to ir visgrūtāk izdarīt, jo tur ir pazeme pilna ar komunikācijām. Rīgas gadījumā mums ir ļoti vērtīgs šis kultūras mantojums, ēkas, arhitektūra, pilsētas plānojums un tā tālāk, kas ir arī jārespektē. Tā kā tas ir milzīgi liels izaicinājums atrast vietu kaut atsevišķiem kokiem. Man liekas, ka mēs jau pretstatām visas tās puses, un piemēram koki un apzaļojums. Tas principā ir tas nobeigumā. Tad, kad viss cits ir izdarīts, tad mēs varam šīs skaistuma lietas salikt. Bet, manuprāt, tas ir tas, par ko arī mēs runājam, ka šiem kokiem viņiem ir funkcija, kas ņemot vērā arī to, ka tas klimats kļūst karstāks,
Mums ir šie karstumviļņi tiek novēroti, un, ja mēs skatāmies prognozes, tad šī problēma kļūs aizvien tāda akūtāka tuvākajās desmitgadēs. Līdz ar to, manuprāt, ir bišķiņ jāapstāsta to realitāti, kas ir šodien, kas mūs sagaida tuvā nākotnē, un mēs pamazām virzamies uz to, ka, es domāju, šiem kokiem būs jāatrod vieta pilsētā, un šie kompromisi gan ar inženieru komunikācijām, kas ir atsevišķs stāsts, tur ir dažādi tehniskie risinājumi tā tālāk, gan arī ar kultūras mantojumu būs jārod. Tas, ko mēs redzam citās vēsturiskās pilsētās Eiropā, arī kas ir UNESCO šajā mantojuma sarakstā, piemēram, Vīne, Bordeaux. Viņiem ir, protams, karstāka situācija, teiksim tā, jā. Bet līdz ar to viņi ir arī tālāk ar šo tādu risinājumu meklēšanu, kur tad mantojums var sadzīvot arī ar jauniem kokiem. Un, jā, viņiem ir centrālas vietas pilsētā, kur ir ļoti vērtīga arhitektūra, laukumi, kuri tiek apzaļumoti. Un tas ir tīri primāri tātad šīs klimata mainības dēļ. Varbūt vēl kāds no Cēsis, Valmiera uz šo skatās? Es domāju, ka tas ir pieminēto brīvo nišu jautājums. Tāds izvērtējums, iespēja saskatīšana, un, ja iespēja ir, tad iespēja izmantošana. Ar koks kā pirmā izvēle, tad, ja koks nē, tad citas zaļās struktūras, un tas jau radīs ietekmi pozitīvā virzienā, es domāju. Jā, par šo tēmu, ko Jānis pieminēja, varbūt to secību, kā tiek plānots, un ka kokam tāds pēdējais, vai kaut kas paliks kāda brīva niša, vai tā, ka viss ir saplānots, kur mēs varam ielikt kokus. Vakar mēs arī, man liekas, vēl pēc diskusijā, pēc karstuma salu diskusijas aizrunājamies ar ainavu arhitektiem, kolēģiem, ka citās pilsētās tas process jau vai tas notiek paralēli, uz vienlīdzīgiem nosacījumiem, apbūve, pelēkā infrastruktūra, zaļā infrastruktūra, un pat es vairs neatceros, pa kuru pilsētu gāja runa, kur bija pa priekšu izplānoja zaļo infrastruktūru, un pēc tam ielika iekšā apbūvi. Jo, ja mēs skatāmies tā klimata pārmaiņu kontekstā, mēs arvien novērtējam to zaļo infrastruktūru kā to kritisko infrastruktūru, kas ir tikpat būtiska mums kā gan tās komunikācijas, gan tās pašas ēkas. Un, vai mēs vairs nevaram uz to skatīties kā tādu bonusu, ko pielikt klāt, lai būtu labāk, bet kā tikpat svarīgu. Tas piemērs par to, ka koks iet pa priekšu, tās ir Viļņas piemērs. Jā, viņi ir izstrādājuši, nostiprinājuši dokumentācijā. Bet jā, tāpēc tas ir tik ļoti komplekss pasākums. Ja pārbūvējam, tad jā, mēs varam definēt, ka koks ir līdzvērtīgs, bet ja ir esošo apstākļu un tādu, tā teikt, punktuāli vismaz kaut ko uzlabošanu, tad jā, tad tas izvēršās tajās nišās. Varbūt Zana, jā. Jautājums jau vienmēr, vai mēs runājam par seku likvidāciju, tad mēs meklējam šīs nišas. Bet, ja mēs plānojam to teritoriju, tad no ainava arhitekta viedokļa, tā jau ir, ka tu skaties uz to teritoriju, tur ir koki lielie, kur jārespektē, un tad tu mēģini ielikt tos lielos kokus, savākt ceļu struktūru un, protams, ēkas, kas tur ir tādā individuāla projekta līmenī no labās prakses jau ir tā, ka tie koki iet pa priekšu, pēc tam tās krūmus un puķus tu var pielikt, bet tie koki ir tas lielais spēlētājs. To vajadzētu pilsētā arī tā iet, jā. Varbūt Nilko, kā tev šķiet no tāda koku stādīšanas un kopšanas viedokļa, kāda būtu tā pareizā plānošanas secība un kā varbūt saplānot, lai arī ar komunikācijas un koki viss varētu pastāvēt līdzās?
Nu, noteikti koki pa priekšu, tas ir vispār neapšaubāmi. Bet, nu, jā, diemžēl vairāk tā praksa ir saskāries ar to, kad tie koki, diemžēl, ir paši pēdējie. Un tad tam arboristam ir jau ar tām sekām vienkārši jāstrādā, kad jau koks ir novests līdz ļoti sliktai stadijai un jāizlem par viņu glābšanu vai pat beigās, diemžēl, par nozāģēšanu, jo ir vienkārši nokavēts. Nu, ja iet runa par kādu vecāku koku, kas jau ir esošā vietas audzes. Es pie šā varētu pieminēt, ir, tad, kad mēs veicam šīs pārbūves vai kaut kādu jaunu ielu būvniecību tā tālāk, manuprāt, šajā šķērs profilā jau reāli ir jāparedz kaut kāda šī koku sakņu zona, kaut kas tāds. Ja mēs runājam, protams, par tādu vēsturiskā vidē, kur jau ir ļoti intensīvi visas šīs komunikācijas izvietotas, tad diezgan problemātiski, protams, viņas pārbūvēt. Bet mēs varam sākt ar kaut ko, piemēram, ar šiem komunikāciju kabeļiem, kas varbūt tās nav tik sarežģīti, un rast vietu attiecīgi tad kādai zonai, kur koks var normāli augt, izplasties, lai viņš arī var izaugt pa tādu spēcīgu koku. Un kā jums šķiet no jūsu pieredzes, vai koks palielina nekustamā īpašuma vērtību? Vai gan tajā konkrētajā nekustamajā īpašumā, kur ir koks un blakus esošajos, jo mums tie literatūras avoti saka, ka vietās, kur ir koks, tas apkārtējās, tajā apkaimē tā kā arī tāda zemes vērtība vai nekustamā īpašuma vērtība tā kā pieaug. Es nezinu, vai tas arī Latvijas situācijā tā ir? Es gribētu teikt vienā vārdā jā. Es domāju, es esmu rīzniece Rīgas kontekstā, tad iekārojamākie Rīgas rajoni ir tie, kas ir pietiekami zaļi. Un, man liekas, arī tīri personīgi individuālā līmenī, ja mēs skatāmies uz kādu teritoriju vai jaunbūvu, kur mēs plānojam vai vēlamies iegādāties vai vienkārši skatīties, ir diezgan skaidrs, ka mums patīk labāk teritorija, kur ir apzaļumot, tā skaitā ar kokiem, jo tas ir tas, kas dod to lielo lietu sargu un to iespaidu. Un, man liekas, jā, tas ir būtiski, ko nevajadzētu aizmirst, kur ir iespēja jāprojektē lielie kokaugi. Jo ir lieliski radušās šķirnes, kas ir mazas, kuras var stādīt tur, kur nevar ieplānot lielos, bet lielie nevajag atstāt tikai šo mantojumu daļu, ka ir jānāk klāt viņiem pilsētas struktūrā, jebkurš koks kaut kādā brīdī ies bojā. Mums ir viens tādā ikdienas pašvaldības darbā ir arī gadījumi, kad cilvēki pirms iegādes interesējās. Viņi redz, ka īpašumā ir koks un baidās. Baidās un grib pārliecināties, vai šim kokam ir kāds status, vai cik brīvi viņš varēs rīkoties, ja viņš šo īpašumu iegādāsies. Jā. Ir arī tādas situācijas. Iegādājās, viss kārtībā. Jā, manā pieredzē ļoti individuāli. Tas ir atkarīgs no cilvēka, kas strādājas arī privātā sektorā ar cilvēkiem, kad ir cilvēki, kur vēlās, lai pie viņa mājas ir sakopts skaists koks, bet ir krasi pretēji cilvēki, kur vienkārši grib nozāģēt lūdzu viņu maksimāli daudz, lai viņam būtu mazāk lapas, mazāk zīles, mazāk ēnas. Man te neaug zālīti apakšā. Tā kā, tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka, vai tā vērtība ir vai nav tam kokam. Jā, man arī liekas, atkarīgs no situācijas. Kopumā es teiktu, ka jā, pieaug vērtība. Mums, ja mēs skatāmies atkal uz Rīgu, mums bija tādas fokus grupas sarunas tieši par zaļināšanu ar nekustamā īpašuma attīstītājiem. Un tad šajā Rīgas gadījumā, īpaši, ja mēs koncentrējamies uz Rīgas vēsturisko centru, viņi teica, jā, ka tas ir būtisks faktors. Tā procesā, kad viņi lemj vai meklē kaut kādas attīstības iespējas īpašumiem, tā skaitā vēsturisko māju, ēku atjaunošanai un tā tālāk. Attiecīgi, ja piemēram uz ielas ir koki, tad līdzīgā teritorijā, kas turpatās blakus, ja ir līdzīga iela, kurai nav koki, tad augstāka vērtība, protams, ir tam īpašumam, kuram ir šie koki uz ielas. Viņi saka, ka viņi skatās, protams, pamatā būtiskākais jautājums ir par šīs teritorijas novietojamību un sasniedzamību. Otrām kārtām tas ir komunikācija pieejamība, un pēc tam viņi skatās šos vides faktorus. Tā skaitā koki, arī tas, kā cilvēki var nokļūt uz šo īpašumu un tā tālāk.
Tās vienkārši paver iespējas šim potenciāli šo te īpašumu arī augstāku vērtību tālāk tirgot. Un, ja mēs skatāmies Rīgas gadījumā, tad, un īpaši Rīgas Vēsturiskā centra gadījumā, tad arī iedzīvotāju aptaujas, kuras mēs regulāri veicam, viņi arī parāda, ka šī zaļās vides trūkums ir viens no top iemesliem, kāpēc cilvēki apsver iespēju pārvākties projām no Rīgas centra vai no pilsētas. Tur ir arī tādi faktori kā troksnis, gaisa piesārņojums tā tālāk. Un es domāju, ka koki ir viena no tiem, kas diezgan labi palīdz ar šiem jautājumiem strādāt. Tā kā jā, es teiktu, tas ir būtisks faktors. Bet, protams, ir arī visādi interesanti gadījumi. Nesen es redzēju vienu tādu vēstuli, kā mums pašvaldībā nāks tādas vēstules ik pa laikam, un tur jautā arī manu viedokli. Tur bija situācija, kur pilsēta bija taisījusi tādu pārbūves projektu, un tur bija sastādīti jauni, lieli tādi dištādi, bet viņi aizēnoja vienu tādu tā kā lielveikalu, un tad šis lielveikals nebija īsti apmierināts par to, un viņi rosināja šos kokus pārstādīt. Burvīgi. Līga varbūt arī Nu, Valmieras pilsētā, ko mēs esam novērojuši, cilvēki ļoti mīl kokus, īpaši tos lielos un vecos. Tā ir vienmēr vērtēta kā vērtība, un cilvēku uzpasē un satrauc par to, kas notiek ar pilsētas kokiem. Tajā pašā laikā, protams, ka ir arī pilnīgi pretēji viedokļi, un tas viss ir saistīts ar to uzturēšanas jautājumu. Ir cilvēki, kuri ļoti baidās no šiem kokiem un uztraucas, ka liela vēja laikā no tā koka var zars nolūst un uzkrist virsū, vai ka rudenī šīs lapas ir jāvāc. Un, mūsu pilsētā tas, protams, ka arī ir kompromisa jautājums, un par to vērtību līdzīgi kā Rīgā. Ir vēl daudz citi faktori, kas tiek ņemti, kas ir svarīgi, vērtējot īpašumu, bet koku esamība, protams, ka tā ir daļa no visa. Mums laikam jāsāk diskusiju vest uz noslēgumu. Ar šo tādi secinājumi ir viens, ka koks pa priekšu plānojot, otrs lieli koki. Primāri mums vajadzīgi lieli, ar lieliem vainagiem, dzīvot spējīgi. Un kopumā koki arī ne tikai mums sniedz visus fiziskos un emocionālos un veselības labumus, bet arī palielina vērtību, pārsvarā izņemot varbūt no individuāliem preferencēm. Tā kā, ja mēs ar šādu noskaņu turpinātu skatīties uz pilsētu attīstību un likt to kā tādu fundamentu, droši vien mēs nonāktu tādās skaistās zaļās pilsētās. Redzēs, kāda ir realitāte, bet es redzu, ir jautājumi, lūdzu. Vai turpinājums vakardienas diskusijai par siltumsalām, Kārlis Kreicis no pilsētas cilvēkiem. Man interesēja jautājums par datiem, jo cik es saprotu, tad joprojām nav vēl datu, cik koku tiek iestādīts, piemēram, Rīgā, cik tiek nocirsts, un vai ir kaut kāda apzināta precīza datu, jo mēs nezinām, cik daudz kaut kas ir, tad ir grūti saprast. Un otrs jautājums ir par tām ciršanas soda naudām, jo cik es saprotu, tad, ja man ir liels projekts, man ir vieglāk pat nemaz neiet uz to koku ciršanas sēdi, bet vienkārši viņus nocirst, samaksāt to sodu. Un jautājums ir atrisināts, jo mēs tajās sēdēs diezgan bieži piedalāmies kā biedrība, un man tiešām ir apbrīnas un cieņa visiem tiem uzņēmējiem, kas iet uz tām sēdēm un mēģina kaut kā vienoties un tos kokus saglabāt, bet es pieņemu, ka ļoti daudz tādi, kuri vispār nemaz ar to nekrāmējās, jo tās izmaksas ir tik niecīgas tur, kad samaksā un aizmirsti. Paldies. Ātrus. Tas laikam ir Rīgai jautājums. Jā, ātrs īsts atbildes. Man īstenībā mēs zinām plus mīnus, cik tiek nocirst un iestādīt. Protams, tur ir nianses, jo stāda tur dažādi. Bet kopumā iestāda vidēji ap 900 pašvaldības īpašumos nocērt vidēji ap 500 gada laikā. Zaļināšanas plānā mēs esam nokuši mērķi 5 gadu laikā 7,5 tūkstoši. Tas ir iestādīti aptuveni 2 reizes vairāk nekā šobrīd. Tas ir it kā piezemēti, bet reizē no realitātes raugoties īstenībā ļoti ambiciozi. Par to otro jautājumu detaļās nemācīšu atbildēt. Vai tiešām tā varētu būt, kad ir situācijas, kad ir ērtāk vienkārši pārkāpt noteikumus, vienkārši viņus nozāģēt?
Laikam nevarēšu tā precīzi nokomentēt tagad uzreiz. Zinu to, ka aizsargāti tikai diškoki. Varbūt tad ir vērts ierosināt kaut kādu vēl statusu kokiem, kas nav diškoki. Piemēram, piedalījos tādā seminārā kā veterānu koki, kas, piemēram Zviedrijā, kur nav tāda diškoka status vispār kokiem. Tur vienkārši koki ir, koks kā koks, vai viņš ir 20 cm diametrā vai 60 cm diametrā. Viņi tur viņus cenšas sargāt ar kādu vēsturisku vai, iedod viņam kaut kādu, nezinu, vārdu vai vēsturisku gluži statusu, bet iedod viņam vērtību savādākā veidā, lai cilvēks necirstu viņu, lai viņi nebūtu iemesls viņu nocirst. Labi, man jāsaka jums liels paldies par šo diskusiju. Man jau dod ziņu, ka viss laiks cauri. Es domāju, mēs varētu vēl turpināt, un mēs varam arī turpināt neformālā gaisotnē, bet šobrīd es jums teikšu paldies. Un mums ir arī dāvaniņas.